Sveiki visiem! Es jums pastāstīšu un parādīšu jauno Bosch profesionālo orbitālo slīpmašīnu GSS 12V13. Es viņu nesen arī tā kā iegādājis internetā kopā ar ekscenta slīpmašīnu. Šitādu ekscenta slīpmašīnu. Ja jūs gribētu par viņu skatīties, man tieši ir video par viņu. Tieši parādīsies. Un tad tagad pastāstīšu par orbitālo slīpmašīnu. Rekur, tad viņš tādā kastē. Vienīgi tur varēja tā kā bez kastes, bet nopirkt ar kasti. Vai čemodānu, kā jūs gribētu saukt. Un es arī pastāstīšu par kastu, kāds tur viņam ir. Reku, viņam tā kā sānos ir tieši, viņam otrs sānos arī ir. Tāds tā kā poga, āķis tāds tur. Ja tev ir kaut kāda kasta, tu vari paņemt viņu rokās, šito tieši kastu, kā tu gribi viesu likt, tu noliek viesu, un viņš tā kā pats, savā, tā kā, aizķer. Reku tāda tieši tur ir. Un viņam tur ir rokturs, reku tieši. Tu nesā tādu, un šitā tur rokturs vēl. Un tur ir tas ļipiņš tieši. Tur ir tas attaisīs viņu. Un viņam ir 6000 līdz 10 000 apgriezienu minūtē. Un viņam svārstība ir 1,6 mm. Svārstība ir, kur pēdiņi ir, tā kā apakšējais, kurš tā kā, platībām viņš ņem tā. Un viņam baterija nav iekļaut. Un, man ir tieši tā kā ir. Es tur biju pastāstījis par ekscentu kopā to lādētāju un bateriju. Tieši eku pa vidu ir lādētājs. Un eku tā baterija. 12 volt, 3 ampēri. Un viņam ir ergonomika, tas ir, kad no rokas viņš nestaigā, vai. Un tagad mēs taisīsim vaļā, un mēs apskatīsimies, kas viņam ir iekļauts. Tagad, rekur, tur pirmais attaisi, tur ir, rekur, kas viņam iekļauts. Vienīgi, tur ir baterija iekšā jau. Vienīgi, tur man 2 baterijas, tas ir manējais. Un, rekur, tur augšā ir apraksts. Tur ir, augšā tur maz, ka neredz, tur smilšpapīra tieši apraksts. Un tur ir aksesuāri, kas ir iekļautais tagad, kas man ir. Un tur ir slīpētais, putekļu sucējs, un tur, kas tur galiņi. Tos pastāstīšu. Reku pašs slīpētais. Reku tas maisiņš tieši, viņam klāt ir. Tieši tas spēdiņš, parādīšu tūlīt. Un smilšpapīra, rekur. Un instrukcija, protams, tad es aizmirst bišķi. Tas smilšpapīra tādu. 3 stūrs. 4 stūrī. Taisins stūrs. Rekur, tad izņemsim ārā slīpētai paši. Rekur slīpētais. Vienīgi tur tam 12 volt 3 ampēri viņam tā kā var ielikt arī. Tad vai kā tur bija? Kaut kā tur bija ielikšanām. Pagaid. Un šitā viņš ieliekās iekšā, kad tu gribi kaut kur aizvest viņu. Tieši tur viņam ir. Tā, mēs izņemsim pēdiņus. Reku pēdiņus. Mēs attaisam vaļā. Un reku viņam ir 3 stūrīts. Tieši iekļauj. Reku šitai tur ir augšējais tā kā. Un reku tas pēdiņi apakšējais. Šitām var ieskrivēt. Es tur pateikšu kādu. Reku tur tieši caurumi ir. Tur skruvsietas, kuram vajag tam slīpētājiem.
Pagriezīšu. Viņam bija lapiņa virsū. Viņa šitā bija nolikt. Kur ir augšējais. Viņam tā kā vajag parastos smilšu papīru ielikt iekšā. Tā, ko es parādīšu, tad kādu. Viņam tur piespiež. Viņam tā kā uz augšu jāpaceļ bišķi. Un tad viņš tā kā palaižās. Viņam tieši tā kā ir pašķīps tāds. Bet, nu, tas tā kā normāli. Tad ieliek parastos smilšu papīru. Un tad, ja tev ir tā kā smilšu papīrs ielikts, tā kā tu paņem to āķi, pacēl augšā. Un tad tev jāmēģina tā kā tieši, nu, pats tur ielikt. Reku, tagad viņš tur tā kā ielikts. Viņam ir reku pēdiņi. Tieši, teikšu tādu. Reku tādu. Un viņam reku tāda plasmas tā kā paliktnīca. Mēs šitām tagad noliks malā. Šito noliks malā. Tagad tad mēs izņemsim maisiņu. Reku tāds viņam maisiņš, kas klāt arī kopā. Nu, tad ekscentas līdmašīnām arī tāds maisiņš. Viņam tā kā attaisās vaļā. Tad, nu, skruvējot, viņam tieši tad tā kā puteklīšu skaidrs var izbērt. Un ieskrivēt atpakaļ. Un tad tu strādāt. Bet mēs šito tā kā neizmantos. Ja viņam ir vēl divs veids, kuru var tādu pašu kā ekscentam. Šitāds filtriņš. Tad tā kā attais vaļā. Viņam šitāds filtrs ir. Vienīgi šis ir labākais veids. Jo viņam, kas skaidrs nelido, vajag tur ārā. Un tas tā kā ir labāk. Un jau var arī kā putekļi sūcēji. Šitāds galiņš ir. Tā kā karčeram man ir tieši. Tas ir profesionālais galiņš. Tur tā kā iespraužās. Un reku, tur sūkšana ir. Un tagad reku tādu. Un vienīgi tur redz, ka tur ir tas iedobīt tieši. Tāda paša tā kā tam ekscentram. Vienīgi tas slikti, ka tur vienīgais viņu nav tā iespiedis, viņš tāds bija iekļauts. Nu, tas slikti, tu parādīšu kāds tam bošam, tas ekscentr. Rekot, viņam bišķi tā kā iedobīt. It kā viņam nav jābūt tā iekļautam, bet, nu, viņi iekļaujuši tā. Tas bišķi mīnus tā ir klāt. Mēs reku paņems 12 volt 3 ampēri, ieliks iekšā. Viņam tur baterijas rādīšana, tur ir regulēšana, apgrieziena tā kā. Un ieslēgšana, izslēgšana. Nu, ieslēgsim kāds ir. Un tā tur normāli, baigi nevibrē, vēl kā pašlaik. Un mēs slīpēsim koku tur. Mēs aizsāsīs ciet. Un mēs tieši slīpēsim os. Tā kā to pašu, ko mēs ekscentu slīpēju, bet tas ir otra pusi. Un es aizmirstu, tā kā mēs izmantosim, kas viņam iekļauts smilšu papīrs. 120. Eksperti. Un ja kas tad, ja grib mainīt pēdiņus, reku šita tā kā ir skrūvs, viņam 20 izmētās zvaigznīt, vai kā tu viņu sauc, reku varētu rūdbi izmantot, tad tā kā skrūvē tādā, vai arī ar rokas tā kā, tas ir kā gribās. Mēs ieliksim 120 rupjumu smilšu papīru. Так, pirmā reize nesanāca.
Tā, ja. Un vienīgi, ja jūs tā kā skrūvējat ārā tos pēdiņus, es ieteiktu jums bateriju ņemt tos, nu, drošības pēc tā kā, nu, lai viņš tā kā neieslēdzās. Un, nu, lai tur tā kā varbūt nu, savainojam vai kaut kādu mašīnu nesabojāt. Tā, mēs izmantos to filtru. Nu, tad pamēģinām slīpēt viņu. Kaut kā tur, viņš tā kā, nu, nestaigā baigi, bet kaut kādu brīžam tur, kā vibrē tur. Tas it kā tā nav labi tur viņam. Pamēģinām uz zemāko. Nē, nu, pamēģināsim uz maksimālo bez to filtru, varbūt šitas dēļ. Nu, vienīgi bišķi putekļi tā kā nāk ārā. Vienīgi tas nav labi, bet, nu, tad sanāk, ka šitas bišķi vibrēja. Tad nav pašam vainas, tad tas ir labi. Nu, mēs pamēģināsim tagad uz zemāko. Ieslēdzam. Arī normāli, bet nu, tur ir bišķi vibrācija. Bišķi vibrācija dod tā kā, nu, tāda īpatnēja sajūta. Bet, nu, tā var nokontrolēt. Nu, tur tas mikrofiltrs tā vibrējas. Es nezinu, vai šitām pašam problēma vai ko. Bet, nu, tur... Bet, nu, šis ir labs tā kā, nu, tā slīpējot. Tur var kaut ko stūrīšiem tikt tur. Nu, tieši tas 3 stūrīts, tur var tačnē kaut ko tā kā aizsniegt, ja pašām malām vajag. Un tur ir tas kā parastais, tur var likt to smilšpapīru. Nu, ja šito tieši ar kas tā kā ņem, kuram ir komplektām. Un tā tur viņi normāli tieši, tas slīpētājs, orbitālais. Nu, ko tur var teikt? Nu, vai viņi ieteicams tā kā pirkt? Ja jūs tā kā gribāt kaut kādam tur restaurēšanam, vai ja kaut kādam tur, ka jūs taisat mēbeles, kuru nevar aizsniegt, tur, ka vajag kaut kādu, nu, stūrīt, kur slīpēt, tad tas ir tieši tas, ko vajag tur jums. Un tas ir, ko es tagad varu pastāstīt. Un tas viss tad, jā. Viss labi.